Ciemiņi ir ieradušies, mēs varam sākt. Cieklini ir pārstāvi, varbūt jūs pateiksiet, kas jūs esat. Labdien, cienījamie deputāti. Mani sauc Valērijas Stankēvičs, esmu Cleaner izpildirektors. Un mūsu valdes priekšsēdētājs, kompānijas Cleaner priekšsēdētājs Mārtiņš Antanovičs. Labdien, sveicināti. Tad varbūt kaut kādu ievadu pasakiet, un tad laikam mēs jautāsim, jūs atbildēsiet. Jā, protams. Droši. Pirmām kārtām pateicamies jums par pašu iespēju tikties ar jums un par norītējušu iepirkumu. Saprotam, ka priekš novada tas ir diezgan svarīgs un aktuāls pasākums, kas ir noticies. Un, šobrīd arī pēc jūsu aicinājuma esam ieradušies. Atvainojamies, varbūt, ka tik vēlā stundā. Bet pa lielam esam gatavi atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Martiņš, varbūt kaut ko. Jā, es teikšu, mēs esam priecīgi, ka mēs esam vinējuši konkursā, kurš bija izsludināts ar labāko piedāvājumu. Jā, tāpat mēs skatāmies, ka dotā momentā norit līguma slēgšana. Līguma slēgšana notiek diezgan raiti. Esam noslēguši līdz dotam momentam jau 840 līgumus, kas ir diezgan liels procents no tā, ko mēs skatījāmies. Tā kā vaināk garējam uz priekšu. Tāpat es varu pateikt, ka mums būs arī pārstāvis sākot no pirmdienas, kur mēs gribētu nodrošināt sagaidīšanu, atbildes uz cilvēku jautājumiem, uz līgumu slēgšanu un tā tālāk, kurš līdz 1. aprīlim atradīsies uz vietas Dagdā, lai palīdzētu izskaidrot gan līgumu, gan nosacījumus, gan vispārējo. Un sākot no aprīļa, mēs domājam, ka pāris reizes nedēļā arī atradīsies tāpatās cilvēks, vismaz aprīļa laikā, kurš palīdzēs iedzīvotājiem skaidrot situāciju, līgumus un palīdzēs noslēgt līgumus par atkritumu izvešanas biežumu, par konteineru tilpumiem un tā tālāk. Tad būsim priecīgi noteikti atbildēt uz jautājumiem, ja tādi ir. Tā es varbūt iesākšu. Tie jautājumi, kas izskanēja no iedzīvotājiem, teiksim, svarīgākie jautājumi, ko es esmu piefiksējis. Ja? Konteineri ļoti daudzos pagastos ir nopirkti, un viņi ir mūsu īpašums. Ja es pareizi atceros, Ezerniekos vai Andaļos izskanēja doma no jūsu meitenēm, ka jūs apkalposiet tikai savus konteinerus, un mūsēji konteineri it kā paliek kārpus borta. Vai tas tā būs? Nē, noteikti tā ir kaut kāda nekorekta informācija, jo, ja jūs apskatīsieties arī līguma formu, tur ir tiešām iztaisīta atzīme, kur īpašnieks, jeb konteinera turētājs, jeb klients var arī ievilkt atzīmi par to, ka konteiners ir viņa īpašums. Tādā gadījumā mēs vienkārši nepiegādājam savu konteineru, bet piegādājam tikai uzlīmi, ko klients uzlīmē uz konteineru, ko mēs arī apkalposim. Tas nozīmē, ja klientam nav konteiners, mēs viņu nodrošinām. Ja klientam īpašuma konteiners ir, mēs viņu apkalpojam tāpat kā savu konteineru. Skaidrs, paldies. Tad ir ļoti liela problēma, teiksim. Es domāju, ka arī pārējos novados šī problēma pastāv. Kā būs, ja es dzīvoju Viensētā, piemēram, ja, līdz Lielceļam ir kilometrs, pusotra vai līdzīgs attālums, un tas piebraucamais ceļš, teiksim tā, pēdiņās nepārāk labs. Ja tur Viensētā dzīvo jau pensionāri, viņš to savu miskasti līdz lielajam ceļam nav spējīgs izstiept, jūs piebraukt it kā nevarat. Un līdz ar to tas jautājums paliek, kā viņš varēs nodot. Šeit notiek individuāls darbs ar klientiem. Tādā gadījumā mēs esam ieinteresēti atkritumus savākt, bet pretstatā tam mēs noteikti neesam ieinteresēti sabojāt ceļu, iebraucot ar smagu mašīnu vēl dziļāk un tā tālāk, un apskādēt ne klienta īpašumu, ne sadragāt ceļus. Jāskatās katrs konkrēts gadījums ar katru konkrētu klientu. Iespējams, ir konteineru novietne kaut kur tuvākā vietā, kas ir appusē izdevīgi. Protams, noteiktu kaut kādu arī attālumu mūsu šoferis un kravējs mēros ar kājām un tā tālāk. Protams, tas nebūs varbūt 1,5 kilometrs vai 2, ja, kā jūs esat minējis. Ja.
Bet jāskatās katra individuāla situācija. Mēs noteikti nāksim pretīm tam klientam un ar to vecmamiņu, kā jūs teicāt, un veco cilvēku, mēs noteikti runāsim un vienosimies tā, lai tas būtu visiem izdevīgi. Es domāju, ka tas ir savstarpējs darbs, kas ir līgums slēdzot un tā tālāk, ja tas tiek atrunāts katrā konkrētā gadījumā. No savas puses viennozīmīgi mēs neatrunāsimies ar to, ka mēs nevaram piebraukt, līdz ar to dariet, ko gribiet. Mēs esam ieinteresēti apkalpot klientu, lai nav sūdzības, un tikai, kad klients ir apkalpots, mēs arī spējam piestādīt viņam rēķinu par sniegto pakalpojumu. Pretējā gadījumā pazūd iegava vispār sniegt pakalpojumu. Labi, tā ejam tālāk. Jau iepriekšējā sanāksmē, kas bija Tautas namā mūsējā, cilvēkiem izskanēja tāda frāze: apmaksa par faktisko vai pēc tilpuma? Es laikam atbildīšu uz to jautājumu. Jā, tas lielākais jautājums, kas bija no pagājušās sapulces, saprot, bija attiecināms vairāk uz daudzdzīvokļu namiem un tā tālāk, kādā veidā notiks aprēķins un par ko tiks piestādīts rēķins. Jā, es gribu teikt, ka balstoties uz dažādu novadu informāciju uz vidējo kilogramu apjomu, ko viens cilvēks saražo atkritumos, jā, tas ir pēc statistikas tie apmēram 300 kg gadā, kas ir 3 kubi. Jā. Balstoties uz līdzīgiem novadiem, kuros mēs operējam, jā, principā tas apjoms ir tā kā 2 reizes mazāks. Jā. Tāpēc mēs esam balstījušies to, ja tie ir 3 kubi gadā, tad tas ir apmēram 0,25 kubi mēnesī uz cilvēku. Pieņemot apstākli, ka līdzīgos novados tas tiek dalīts uz 2, tad mēs nonākam pie tā, ja vidēji dzīvo 2 cilvēku dzīvoklī, tad tas ir uz dzīvokli būtu tikai 0,25 kubi. Tāpēc bija ņemts vērā fakts, kad mēs sākām runāt par 0,24. Jā. Bet mēs nebalstamies ne uz kādām normām. Mēs balstīsimies uz faktiski izvedamiem atkritumiem. Jā. Jo vairāk dzīvokļi noslēgs līgumus, attiecīgi, un mājas vecākie spējas kooperēties ar citiem mājas vecākiem, mēs izveidosim koplietošanas laukumu, lai konteiners nestāvētu pie katras konkrētās varbūt mājas, kas varētu sadārdzināt pakalpojumu, bet izveidot konkrētas zonas, kurās varēs neist atkritumus, kas principā nodrošinās faktu, ka iedzīvotāji maksās mazāk un attiecīgi maksās par faktiski izvestiem apjomiem. Mēs balstīsimies tikai uz faktiski izvestiem apjomiem. Es gribētu teikt, ka mēs līdzīgi darbojamies vairākās pašvaldībās, mēs darbojamies Ērgļos, mēs darbojamies Gulbenē, mēs darbojamies Višķos, jā, un tas strādā. Tas nozīmē, ja es kā privātās mājas īpašnieks vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieks, mans konteiners būs nepārāk pilns, teiksim, jā, bet pēc grafika man tas viss ir, kas jāizved. Es maksāšu par ko? Par līgumā noteikto konteinera tilpumu reiz izvešanu skaitu. Minimālais izvešanu skaits ir noteikts saistošajos noteikumos. Konteinera tilpums mazākais, kas šobrīd tiek piedāvāts priekš viengimeņu jeb privātmājām, ir 0,14 litri. Savukārt priekš 0,14 kubi. 0,14 kubi apmēram 140 litri. Jā. Savukārt priekš, tas ir fiziskām un juridiskām personām, savukārt priekš daudzdzīvokļu mājām mēs esam, situācija novadā ir neviennozīmīga, tā kā nav to māju vecāko un nav kaut kāda apsaimniekotāja, kas apkalpo daudzdzīvokļu mājas. Līdz ar ko mēs arī nākam priekšā ar priekšlikumu un rosinājumu, kā apkalpojam daudzdzīvokļu mājas pēc faktiska apjoma, izdalot uz iedzīvotāju skaitu, kas ir noslēguši līgumu, uz dzīvokļu skaitu, kas ir noslēguši līgumu. Jā, es gribētu teikt, ka papildinājumam tas ir balstīts uz to, ka mēs slēgsim līgumu. Ir apstākļi, kuros tu slēdz pārsvarā līgumu, tā kā ar mājas vecāku, mēs balstāmies uz to, ka mēs slēgsim līgumu ar katru dzīvokli. Jā. Vienīgais, ko mēs prasīsim no mājas vecākiem, zināt gan iedzīvotāju skaitu dzīvokļos, lai attiecīgi varētu noteikt to izvešanu, lai arī attiecīgi mēs zinātu, kādu konteineru uzstādīt, kā viņi vienosies savā starpā vai koplietošanas laukumā vai pie mājas un tā tālāk. Jā, tas ir tas, kas mums būs vajadzīgs. Ja mēs līgumu slēgsim ar dzīvokli, bet mums vajadzēs noteikti sadarbību ar mājas vecākajiem. Ja.
Tas, ka te atradīsies cilvēks līdz 1. aprīlim, viņš vedīs sarunas ne tikai ar līgumslēdzējiem, ja mēs uzskatām, ka viņš atradīsies, ko mēs gribētu lūgt, ka viņš varētu atrasties kaut kur jūsējās telpās, jau 2 stundas dienā, jo pārējo darbu mēs uzskatām, viņam ir jāveic jau ar māju vecākiem, lai varētu vienoties par konteineru, ieteikt un vienoties par konteineru, kas ir vajadzīgs mājai vai māju, kā jau sauc, koplietošanas telpās, lai cilvēkiem būtu pēc iespējas mazāk jāmaksā par tiem atkritumiem, ja? Lai nebūtu viņi tie konteineri tukši. Skaidrs. Tad tas cilvēks būs jau no Pirmdienas. No pirmdienas, ja? Jā. Un no mūsu puses? Cilvēks būs, viņš bija pagājušā sēdē, tā būs Ramona Pitena, ja, kurā konsultēs gan cilvēks, gan arī būs līgumslēdzēji. Vēl viens cilvēks, kurš nodarbosies tieši ar līgumu slēgšanu, ja, lai darbs ritētu uz priekšu. Viens skaidros, otrs slēgs līgumu. Tad sekojušais jautājums. Vai vientuļiem cilvēkiem, kas atnāk un uzdot mums konkrēti jautājumu, viņš vienu dienu dzīvo te, otru pie bērniem varbūt kaut kur aizbrauc, ja, un uzdeva jautājumu, vai tiešām nevar mazāku apjomu par 0,14. Iet runa par iepakojumiem, kuru iznesot, vai tas ir 50 litru vai 60. Mēs tādus skatus esam redzējuši Līvānos, laikam, jā? Jā, Līvānos, bet viņam tas savs apsaimniekotājs, viņš to piedāvā. Tādā ziņā, ka no vienas puses ir gan saistošie noteikumi, gan ministra kabineta noteikumi, gan teiksim tā, globāli nosaucot pārējā likumdošana, kas paredz, ka jābūt minimālam apjomam un tā tālāk. Bet mēs labi saprotam arī dzīves realitāti, kas ir novadā. Un šajā gadījumā varam piebilst, ka jā, mēs esam gatavi uz jebkādu risinājumu, kas ir likuma robežās. Un, ja ir atbalsts no pašvaldības, tādā ziņā, ja mums ir izziņa vai kaut kāds līdzīgs savstarpēji saskaņots dokuments par to, ka tā vecmamiņa vai tas cilvēks ir vientuļš, un jūs no savas puses kā deputāti, kā doma akceptējat, ka jā, šī informācija mums ir ticama, jo savādāk, atvainojiet, mēs nevaram ticēt katram cilvēkam uz vārda, ka viņš dzīvo vai nedzīvo, vai viņš tur pie vecākiem vai pie bērniem. Ja šī informācija mums ir pieejama, tad mēs varam vienoties par individuālām. Es neteikšu atlaidēm, bet piemērot savādāku kārtību aprēķināšanas metodē. Bet jebkurā gadījumā līgumam arī šai personai ir jābūt noslēgtai paredzamai kārtībā uz minimāli pieejamo izvešanu skaitu. Skaidrs. Tad uz tās lapiņas, ko atveda jūsu pārstāvi, ja, kur bija visbiežāk uzdotie jautājumi, un tās atbildes bija. Ja, tāda bija. Un tur bija tā, ka 24 stundas pirms izvešanas, ja es gadījumā tiku slimnīcā, es jums zvanu, es 2 nedēļas teikšu, ka nebūšu. Jā. Vai jūs man ticēsiet? Varbūt, kas arī meloja, teiksim tā. Jā, es saprotu jūsu jautājumu, bet šeit atkal ir tāda nianse. Pat ja jūs, rūpīgi sakot, nonācat nedodies slimnīcā, ja, un jūs mums 24 stundas iepriekš informējat, tas attiecās uz līgumiem un izvešanas biežumu, kas ir virs minimālas noteiktas normas. Ja ir minimālā, tad minimālā norma, uz to tas neatiecās. Jebkurā gadījumā saistošie noteikumi paredz arī mūsu atbildi. Mums ir jāapkalpo klients minimālais režu skaits, ko šajā gadījumā jūs vai ne jūs esat noteikuši, ka sanitāro normu, kuru cik bieži mums ir jābrauc pie katra klienta un cik tas ir apjoms, ko mums ir jāizved. Rūpīgi sakot, cik tad veidojas, cik ir normāli. Labi, skaidrs. Savādāk mēs varam nonākt tādā līdzīga rakstura problēma. Bet mēs varam nonākt tādā absurdā situācijā, kad ekonomijas vārdā katrs otrs iedzīvotājs zvanīs un uz goda vārda teiks, ka viņš iet uz slimnīcu, un mēs neesam tā instance, kas apstiprinās vai noraidīs izziņas no slimnīcas, no cietuma, no policijas vai vēl kaut kas. Mēs gribētu teikt, ka mēs ievērosim saistošos noteikumus, nodurkāt ne mūsu interesēs, noteikti arī ne jūsu interesēs ir tas, ka pilsētā būs radušies papildus atkritumi, kur netiks izvest vienkārši. Ja? Mēs negribam nonākt pie situācijas, ka tas būs ļaunprātīgi izmantots. Ja? Bet ir saistošie noteikumi, kuri mums ir jāievēro.
Tā, un savukārt, ja mēs runājam par kaut kādu ilglaicīgu prombūtni, jeb cilvēks ir tikai uz vasaras sezonu vai brauc ciemos un tā tālāk uz kaut kādu periodu, tad tiek slēgti sezonas līgumi atkal likuma paredzētajā kārtībā, kas ir terminēti ar laiku. Un, ja cilvēks nedzīvo šeit, piemēram, ziemu vai nedzīvo otrādi vasaru, tad, respektīvi, tas līgums viņam ir, bet viņš ir uz noteiktu periodu un tiek apkalpots arī atbilstoši noteiktam periodam sezonā. Jūs uz mani jautājumu jau spēju atbildēt, jo man vakar bija atnākusi viena sieviete un uzdeva jautājumu. Es uz ziemu, es braucu uz Rīgu pie meitas. Te es dzīvoju tikai vasarā. Jā. Tas nozīmē terminētais laiks. Tieši tā, sezonālais līgums, kas ir plaša prakse visos novados, cilvēki kustās, nevienmēr atrodas, ir lauki, ir vēl kaut kas. Tā, man viss var būt. Cik ātrā laikā jūs pieņemsim atradīsiet mums dalītos konteinerus? Dalītie konteineri, principā, būs piegādāti kopā ar visiem pārējiem uz līguma slēgšanas, uz pakalpojuma sniegšanas sākumu. No prakses plānojam nākamās nedēļas laikā sākt konteineru uzstādīšanu klientiem, kas jau ir noslēguši līgumus. Tas nozīmē, ka nedēļas laikā tiks gan fiziskām, gan juridiskām personām piegādāti konteineri, tostarp arī dalītie vāktie konteineri. Jā, tur ir atkal jautājums, kā es minēju iepriekš, ja konteineris pieder īpašniekam, tad mēs viņu nepiegādājam, bet lietojam to, kas ir. Ja konteinera nav, mēs viņu piegādājam. Tas pats ar dalītiem, ja viņi ir jūsu īpašums, kā domas īpašums, mēs varam viņus atstāt un turpināt izvest viņus. Ja jūs gribat jaunus, atbrauks jauni konteineri. Tad sakiet, ja pieņemsim tu pie tiem papīriem, tagad kaut kas cits iemests iekšā, kur tad jūs to konteineru liksiet? Pie kopīgiem vedīsiet prom un skaitīsiet uz mūsējām. Piemēram, pie mūsu mājām, tur 3 mājas ir, nolikt šis konteiners ir, un, varbūt kaut kas pat no malas to izdarīs un iemets iekšā. Dalīto atkritumu vākšanas sistēma, tas arī ir tāds individuāls darbs. Mēs noteikti strādāsim ar katru punktu, ja mēs redzam, ka tur, kā jūs sakat, ir pārāk nelabs materiāls, tad mēs noteikti ierosināsim likt tur atslēgas, slēdzenes, lai ierobežotu piekļuvi, lai tikai tiem iedzīvotājiem, kas ir blakus, būtu pieeja šim konteinerim, vai nu viņu pārvietot citā vietā, lai viņš nebūtu publiski pieejams. Risinājumi ir. Jautājums tikai, lai ir tā vēlēšanās. Un standartā, ja viss ir plus mīnus normāli un tas atkritumu pieaugums dalītiem atkritumiem nav tik liels, viņš brauc uz pārkraušanas staciju, kur arī izvelk tos 2-3 maisiņus ar neatbilstošu frakciju malā, un tālāk viņš brauc uz šķirošanas jau cehu un tā tālāk. Un vai tie konteineri ir paredzēti atslēgu uzstādīšanai un kas tās atslēgas uzstāda? Mēs uzstādām. Un tas ir vēl viens risinājums, teiksim, daudzdzīvokļu namiem. Ja daudzdzīvokļu namā ir, piemēram, 40 dzīvokļi vai mazāk vienalga, un ir līgums noslēguši, piemēram, 35. Mēs varam piedāvāt pakalpojumu, kad konteineri, kas tiek uzstādīti pie konkrētās mājas vai koplietošanas telpās, koplietošanas teritorijās ir ar atslēgu. Un atslēga tiek izdalīta tikai 35 dzīvokļiem. Tas ir, lai ieinteresētu pārējos dzīvokļus noslēgt līgumus. Jo katrs savā mājā vai vecākais viņam ir jānodrošina tas, ka līgumi tiek noslēgti ar visiem. Tas ir viens no paņēmieniem prakse. Bet, lai cilvēki būtu interesēti un nenāk no malas un neviens nemest, tās atslēgas mēs varam uzstādīt visiem konteineriem un izdalīt attiecīgi tiem cilvēkiem, kuri noslēguši līgumu ar klineru. Tas ir bez maksas tāds. Jā. Tas ir viens no risinājumiem, ko mēs piedāvājam darīt situācijas, kāda ir uzlabošanai. Situācijas uzlabošanai, tieši tā. Un mums ir tāda praksa. Tā nav, un tas nebūs nekas unikāls, un tā nebūs pirmā vieta, kur mēs to ieviešam. Tad pēc 1. jūlijā jūs mums iesniegsiet sarakstus, kas ir noslēguši, lai mēs varētu cīnīties ar nemaksātiem. Tā es saprotu, ja? Mums bija tāda noruna. Jā, tāda noruna ir bijusi. Es domāju, ka mēs spēsim sagatavot arī nedaudz ātrāk, jo mēs paši esam maksimāli ieinteresēti šajā jautājumā. Ir jāsaprot tas, jo vairāk tiks tieši attiecinājumi uz daudzdzīvokļu namiem, jo vairāk noslēgs, jo būs mazāk jāmaksā. Tikai kāds jautājums ir konteiners, atslēga viņam uzlikta, bet būs arī varbūt tādu gadījumu, ka cilvēks tomēr pienesīs pie tā konteinera blakus atstās to maisiņu, To maisiņu jūs atstāvāksiet, vai viņš tā tur stāvēs? Nevar pateikt, ka viņš stāvēs. Tā tur stāvēs. Es gribētu teikt, ka sākumā noteikti es atbildēšu uz to jautājumu
tīri praktiski sākumā noteikti. Jā, Pirmajā mēnesī, pārējais periodā, kamēr vāksim. mēs slēgsim līgumus un tā tālāk, mēs sauksim tos par pārbirumiem, jā, dotā momentā. Pat gadījumā, ja konteiners būs pa mazu, un mēs būsim iedzīvotāji būs izvēlējušies ar mūsu ieteikumu vai ne mūsu ieteikumu konteineru, kurš būs pa mazu vai tā tālāk, jā, pārbirums pārējais periodā mēs savāksim. Fiksēsim, un tad iesim Fotofiksācijā, jeb pašvaldības fotogrāfijas, informēsim, ka ir objekti, kur periodiski veidojas maisiņš, kā jūs sakat, blakus, un tad ir viens no risinājumiem. Vai nu tad mums ir jāstrādā ar to klientu, ka viņam ir pārāk mazs apjoms, ko viņš ir sev izvēlējis, un īstenībā atkritumu ir vairāk. Ja tas iedzīvotājs vai jeb māja uzskata, ka nē, tie nav viņa atkritumi, tad ir jārisina savādāk. Vai nu jāpārliek konteineris citā vietā, vai nu jāskatās, no kurienes tas rodas un tā tālāk. Jo, diemžēl, es domāju, ne jūs, ne mēs nevaram stāvēt blakus katram konteineram un vaktēt, kam absolūti. Bet katrā gadījumā kaut kādā pārējais laiks. Protams, ir tik savādāk. Obligāti. Šis pārējais laiks ir fiziski nepieciešams gan mums, gan jums, lai vispār identificētu, vai tas, ko noslēdz iedzīvotājs ekonomijas vārdā, ir atbilstoši viņu reāli saražotajam apjomam. Tad sakiet, mums arī ļoti daudz zemnieki ir, kuri šīs plēves, jo ruloni tiek ietīti, kārtām plēvēm viņiem darboties. Tas būs par maksu, jo viņas ir ļoti smagas. Atkal tas ir komerci jautājums. Plēve pēc savas būtības ir otrreizējs materiāls. Ja, ar zemniekiem, kur tas veidojas, mēs esam atklāti sarunāja un esam gatavi uzklausīt, ja tas ir industriāls, kā jūs sakat, viņas ir smagas, viņas ir daudz. Vai nu ir laukums kaut kāds. Pat ja viņas ir netīras. Mēs strādājam arī ar kudras uzņēmumiem un savācam arī materiālus no diezgan netīrus. Šeit ir jautājums jāskatās ar katru individuāli, un es to redzu tā, ka liekam otrreizējos maršrutā dalītos konteinerus, lai viņi met iekšā un jebkurā gadījumā dalītu atkritumu savākšana ir pa brīvu. Respektīvi tam zemniekam otrādi samazinās deponējumu atkritumu daudzums. Bet, ja viņš, piemēram, pie sevīm savāc un ar jums sazinās, jūs būtu ar nav problēma, tieši tā. Yeah. Bet tur jāskatās individuāli, ja viņš nav kaut kur 400 kilometrus iekšā mežā, rupju sekot, jā, bet jāskatās, vai otrādi mēs viņam uzstādām konteinerus vairākumā un viņš uzkraitos tos konteinerā, vai viņš pats gatavs atvest, piemēram, uz šķirošanu, uz pārkraušanas stāciju un tā tālāk. Un, piemēram, ne tikai plēve un no ķimikāliem, tas iepakojums arī tās kā... Redziet, atkal jāskatās ļoti individuāli. Ļoti dažādi traktējās. Ir ķimikālijas, kas skaitās bīstams videi un skaitās kā bīstams atkritums, kuru jāapsaimnieko pavisam savādāk. Jā. Ir skaitās kā stara, kas nav bīstams atkritums, to var savākt kā plasmasu, piemēram. Jā. Ļoti individuāli, atkarībā no tā, kā tiek lietots tas materiāls un tā tālāk. Bet mēs nekad neteiksim noteikti, un mēs atkal, kā es saku, mēs arī rosinam un vienmēr to darīsim sabiedrību un cilvēkus šķirot, dalīti vākt atkritumus, un tostarp, ja to dara arī industriāli, ja fiziskas un juridiskas personas, tas ir tikai apsveicami, mēs viennozīmīgi meklēsim iespējas to piedāvāt un attīstīt. Tas ir, visi tajā ir ieinteresēti. Tad vēl viens jautājums, kas iepriekš mēs it kā bijām vienojušies. 7 tonu konteiners, kas stāvēs komunālā saimniecībā par bulgružiem. Ko mēs uzskatām par bulgružiem? Betons, ķieģeļi, apmetums, plasmasas izstrādājumi, putas kaut kādas krāsa. Ko var mest tajā konteinerī? Jo man tādi jautājumi uzdeva. Mēs varam ļoti detalizēti aprakstīt, kas ir noteikts atkritumu klasifikatorā, bet mūsu doma un mūsu vienošanās, kad mēs arī ar jums runājam, ka tas ir iespēja iedzīvotājiem arī pie mazākiem apjomiem kaut kā atrisināt situāciju, lai nebūtu viņam pārāk dārgi, individuāli, teiksim, ja viņam, kad mēs runājam ar šito risinājumu. Viss, kas ir nesadzīvē radies, bet būvniecības darbu radies. Smiltis, grants, ķieģeļi, škemba.
Tādā ziņā saprotiet. Es nevaru jums šobrīd veselu sarakstu. Jā. Šeit ir galvenā ideja starpība starp to, ja konteineris stāv publiski pieejamā vietā un garām brauc mašīnas un redz konteineru un sakuši maisiņus mest iekšā, tas no būvgružiem pārveidojas par sadzīves atkritumu konteineru. Tieši tā. Ja viņš stāv aiz žoga un jūs no savas puses varat nokontrolēt to plūsmu, kas nāk iekšā, tas ir koka izstrādājums, durvis, apmetums, panelis, viss, kas ir reāli būvniecība radies. Viens ir izņēmums, lūdzu ņemt vērā, kā šīferis, stikls un, kā jūs teicāt, putas varbūt ne, bet krāsas un bunžas no krāsām, tie tomēr ir bīstami atkritumi. Ja, bet atkal mēs labprāt nosūtīsim jums informatīvo materiālu arī priekš, varbūt, publiskai telpai, lai arī cilvēki zinātu, kas ir, ko var un ko nevar. Ja. Arī pie tā konteinera ir vēlams to izvietot, lai arī saprot, ar ko atšķirās. Spoguļus? Spogulis arī nav būvgruzis. Tas tomēr, un arī pat nav stikls, tas ir sadzīve radies atkritums. Ja. Protams, neviens nerakņāsies atkritumos, ja tur būs sasists gabaliņu spogulis vai sasists stikls. Tas, kas ir praktiskā dzīve un tas, ka mēs runājam par kaut kādu nopietnu apjomu, teiksim tā, ja jums kaimiņš remonta garāžu un no vecās garāžas viņam ir 400 gabali ar šīfera plāksnēm, tas tomēr nav būvgruzis. Ja? Bet, ja iekšā iekrīt 30 x 30 cm gabaliņš, neviens neņems viņu ārā un neteiks, ka 7 kubīgu konteineris ir nederīgs un tas viss ir galīgi garām. Sakot, kaut kāds procents no tā, ka... Pieejamuma procents noteikti ir pieļaujams. Kuram nevajadzētu tur būt, ir iespējams, ja? Tieši tā. Pilsēta ir vairāk no privātmājām, vai ne? Un tad attiecīgi viena privātmāja ir noslēgusi vienreiz mēnesī izvešanu no 140 litrīgajiem konteineram, otra 2, 4, ja? Kā to jūs koordinēsiet? Mūsu loģistikas nodaļa noteikti skatās ik pēc kaut kāda perioda, kā tas notiek, un kontaktu centrs speciāli cilvēki strādā pie tā, lai optimizētu arī mūsu izdevumus. Jā, tas viss ir paredzēts un bija sakalkulēts. Es saprotu tā, ka cilvēks zina savu biežumu, ja? Viņš pagrūž bišķi tuvāk ceļu nodalījuma joslā, ja? Un tad jūs zināt, ka jāpaņem. Kāds jau noteikti gribēs? Nedaudz savādāk. Lieta ir tāda, ka šoferis brauc tikai pēc noteikta maršruta, noteiktiem objektiem. Tas nozīmē, ja ceļa malā stāvēs 50 konteineri, bet līgumi ir noslēgti tikai 10, savākti būs tikai 10. Pirmie 10 vai tie, kuriem Nē, tie, kuriem jābūt. Tikai tikai tie, kas pieder konkrētajiem klientam. Mēs varēsim arī pašvaldība redzēt tās nodalījumus, tos dienas, kad brauksiet. Protams. Lai mēs varam. Bet dabistiski. Kas kā noslēdz, varbūt nav būtiski. Nē, tas jau ir tāds pamats. Protams, tas ir pamats tam visam. Lai mēs arī varam informēt. Absolūti. Ir pieļaujams arī tāds variants, ka mašīna visu laiku pilnā neies prom no pašvaldības. Protams. Redziet, šis ir tas apsaimniekotāja zelta darbs, kad saplāno tā, lai viņa būtu maksimāli piepildīta noteiktajā dienā, noteiktajā maršrutā. Un kāpēc vienmēr līguma slēgšana notiek arī laikus pirms ieiešanas pašvaldībā. Tieši šobrīd mūsu loģistēri strādā pie tā. Šobrīd, kad līgums tiek noslēgts, mēs vēl nesakam klientam, ka tev būs pirmdiena vai tev būs trešdiena. Tādēļ, ka viss, kas tiek apkopoti dati, mums ir jāsaprot, kāda ir plūsma, geografiska, cik daudz, uz kādiem kubikmetriem ir noslēgts, cik ir mašīnas tilpums un tā tālāk atbilstoši katram geografiskam segmentam, lai to saplānotu maksimāli efektīvi. Tāpēc, ja būs kaut kādas izmaiņas, mēs arī atstājam kaut kādu rezervi tur pa labi, pa kreisi un tā tālāk. Bet šoferis, atšķirībā arī es pieļauju, ka tas bija, redzu vācu, tā nevar būt. Sakiet, kā šie dalītie atkritumi ies projām kopīgā mašīnā vai jūs atsevišķi braucat? Tikai gadījumā, ja mūsu šoferis pie dalītu atkritumu savākšanas brīdī konstatē, ka iekšā, atvainojos, ir galīgi garām, ka tas materiāls nav derīgs, viņš ziņo mūsu dispečeru nodaļai par to, ka nākamajā maršrutā, kad brauks sadzīves atkrituma mašīna, šo konkrētu objektu ir jāsavāc ar atkritumiem, lai tajā brīdī, kad viņš ir uz vietas, nesabojotu jau esošo materiālu.
Līdz ar to atkritumi tiek vākti ar pavisam savādāku mašīnu, brauks uz pilnīgi citu pārkraušanas staciju. Kā es teicu, tikai gadījumos, ja materiāls jau ir sabojāts. Bet tādēļ mēs arī piekopjam to praksi, ka visi konteineri tomēr ir slēdzami. Īpaši dalīto atkritumu vākšana. Tas nozīmē, ka viņi ir publiskās vietās, bet, teiksim, priekš kartona ir speciālās vākos, ir speciāls caurums, kuru var iebāzt tieši atvainojos kartonu, bet atvērt pilnīgi tvertni konteineru nav iespējams, jo pretējā gadījumā tur būs rīmi maisiņi ar sadzīves atkritumu. Tas pats arī stikla konteineriem ir augšā izurpti noteikta diametra caurumi, kur jūs varat mest konteinerus, stikla pudeles, bet ne maisus ar atkritumiem. Mūsu pašvaldību, kas saistās šos noteikumus, ir norādīts, ka iedzīvotājiem jāmaksā pēc faktiski radīto atkritumu uzskatu. Bet jūs piedāvājat, ka sapratu par konteineriem. Īri? Tā kā tie 2 eiro par reizi. Kā jūs to reiķināsiet? Konteineru nomas? Kā jūs iekasēsiet? Tas bija, ka jūs ņemsiet vienu reizi nedēļā to 0,1. Minimālais izvešanas grafiks ir noteikts jūsu saistošajos noteikumos. Vienreiz nedēļā? Vienreiz nedēļā. Tas nozīmē, ka rēķins, ko saņems klients, patērētājs, ir konteinera tilpums reiz izvešanu skaits mēnesī. Tas jau nesaka, mums jau, ja tas konteiners būs tukšs, tas, piemēram, tur 10 litri būs iekšā. Jā, bet... Jūsu tas piedāvājums nesakīt ar domas saistošiem noteikumiem. Viņš sakrīt ar domas saistošiem noteikumiem. Otrkārt, vidēji izējot cauri vēl vienreiz statistikai, ir viens cilvēks saražo 300 kg. Ja viņš, piemēram, cilvēks ies uz citu konteineru un kraus viņu ārā un savie konteineru atstās vienmēr tukšu, tad mēs nonāksim pie tās situācijas, ka varbūt tur būs 10 litri. Bet viens cilvēks saražo vidēji 300 kg gadā. Mēs esam Dagdai piegājuši ar nosacījumu, ka tas ir uz pusi mazāk, ņemot vērā specifiku citos novados, kas ir 150 kg gadā. Tāpēc arī tiek balstīti saistošie noteikumi uz to, kad ir kaut kāda izvešana noteikta reizi, noteiktā periodā. Kā Valērijas arī skaidri uzsvēra, mazākais konteiners ir 0,14. Mēs varam skatīties vēl uz atsevišķiem gadījumiem. Daudz dzīvokļu namiem, kas ir mūsējais priekšlikums, mēs sakam, ka varbūt ne katram namam uzstādīt savu konteineru, bet varbūt apvienoties mājvecākajiem, uzstādīt vienu konteineru uz vairākiem namiem, jo atkritumi tiek ražoti jebkurā gadījumā. Tas nosacījums. Otrkārt ir sezonālie līgumi, ko mēs minējām, bet ir pēc saistošiem noteikumiem ir konteineru izvešana. Tas būtiskais punkts, kas nesakrīt ar jūsu slēptiem līgumiem un Dagdas novadas saistošiem noteikumiem. Ko tagad jūs zināt noteikti, ka jau salasīts, ka kur pie 1000 parakstu, lai šito līgumu pārtrauktu. Ir iespējas tagad šito līgumu, ka to domāju pārtraukt? Vienkārši tā, Jūs mums uzdodat jautājumu, vai jums ir iespējas pārtraukt ar mūsu līgumu? Jā, varam pārtraukt rītā. Atvainojos, vai mēs esam devuši kaut kādu pamatu līguma pārtraukšanai? Ir kaut kādi pārkāpumi? Uz iedzīvotāju parakstu pamatam, ka viņi negrib sadarboties ar... Līguma attiecības ir līguma attiecības. Jā. Tur visa kārtība ir arī noteikta. Viennozīmīgi mēs negribam pārtraukt vēl nesākušos pakalpojumu sniegšanas, tas ir interesants precedents. Otrām kārtām arī mēs esam dzirdējuši par savācījumiem parakstiem, kas arī rada īstenībā tādu interesi, kā var balsot ar parakstu par kaut ko, ko tu vēl neesi saņēmis. Sūdzēties var par pakalpojumu, kas ir sniegts. Viņš ir nekvalitatīvs vai kāds. Dotā momentā mēs balstamies uz ideju vienkārši. Tas, kas ir noteikts, kā jūs minējāt, mūsu līgumā un piedāvātajā līgumā, viņš pilnīgi atbilst tieši saistošiem noteikumiem un izsludinātam ieteikumam. Līgums ir, kā saka, atbilstošs patērētāju tiesību aizsardzības centra noteikumiem, atbilstoši saistošajiem noteikumiem, tā kā mēs neredzam nekādu pārkāpumu līgumā, kādus mēs slēdzam ar iedzīvotājiem. Mums ir novada iedzīvotāji parakstījuši, kad kur pie 1000 parakstiem. Un domas deputātiem tā kā, būtu
to novada iedzīvotājs, ka vajadzības atbalstīt. Piemēram, ka viņi šitos, ka tu iepirkumu grib pārtraukt. Kāpēc? Kāds ir iemesls? Tiem cilvēkiem beigsies kustības stāvot. Kāds ir iemesls pārtraukt līgumu? Nē, tas jā. Tas tev bērnēkas mūļa cilvēks. Sakiet, lūdzu, kādēļ? Tātad janvāris, februāris, mārts viena reize, pusgads, vasaras periodā 2 reizes un rudenī atkal oktobris, novembris, decembris. Tādu līgumu var noslēgt, individuālai māri. Biežumu var mainīt atkarībā, ja teiksim, ir individuālā vai ir saistošajos noteikumos ir noteikts minimālais izvešanas biežums. Ja vasaras mēnešos vajag vairāk izvest 2 reizes nedēļā, protams, uz vasaras mēnešiem var palielināt apjomu, ja, un atgriezties atpakaļ. Mums ir jānodrošina minimālais. Ja. Mēs nevaram pārkāpt, es atvainojos, mēs nevaram pārkāpt saistošos noteikumus un darīt kaut ko mazāk nekā tas ir paredzēts. Tālāk pēc jūsu vēlmes, ja jums ir pakalpojums vajadzīgs lielākā apjomā, jūs varat mierīgi ar telefonu zvanu to atrisināt. To nosaka gan, to var atrisināt divveidos veidos, ar biežumu un ar konteineru tilpumu. Ja, piemēram, negribās veist 2 reizes nedēļā, bet izdevīgāk, piemēram, ja lielāku konteineru uzlikt, ja, arī tā mēs varam nonākt. Jā, 2 reizes mēnesi, bet tas ir jautājums, tas ir ar katru individuāli, kā mēs noslēdzam. Mēs varam slēgt vairāk, bet saistošie noteikumi nosaka minimālu izvešanu, kur mēs nevaram pārkāpt. Minimāla izvešana, tas ir 140, ja? Vienreiz mēnesi. Vienreiz mēnesi. Jo vasaras periodā man 2 reizes. Jā, jūs zvanīt uz klientu apkalpošanas centru, sakat, lūdzu, man vajag izvešanu 2 reizes mēnesi, uz tādu un tādu periodu, mēs labojam savu maršrutu, noslēdzam papildus vienošanos, un mēs jums izvedām, protams. Un pēc tam atgriežamies atpakaļ uz tiem nosacījumiem. Dabiski. Vēl jautājums. Vienreiz tā miskastē ir pustukša, ja? Jā. Nākošais blakus būs maisiņš noliks klāt. Jā. Un pēc tam, vidēji sanāk, bet vienreiz tukša, otrais nesanāk. Jūs ņemsiet, nav problēma. Es gribētu atbildēt, ko es atbildēju uz to jautājumu, teiksim, uz pusi, daļu no tā jautājuma atbildēju sākumā. Pārējais periodā mēs noteikti paņemsim visu. Ja? Nē, es skaidroju, pārējais periodā mēs paņemsim visu. Ja? Otra lieta ir tāda, ka, ko pārējais periodā mēs no jums gribētu pretīm vairāk, ir tas, ka ir sadarbība ar māju vecākiem vai tā tālāk, lai līgumi tiek slēgti. Ja? Jo, teiksim, mums ir svarīgi, lai mēs nodrošinātu to pakalpojumu kaut kādā noteiktā apjomā. Ja? Vēlāk noteiktiem izkaste būs, ja tas nebūs konstanti. Jā. 3 reizes pustukša, vienreiz pilna. Es domāju, ka, protams, ka mēs nāksim pretīm un arī izvedīsim viņu ārā noteiktos apstākļos. Protams. Bet tev būs jānofotografē tās pustukšās. Un pēc tam jānofotografē tā pilna. Un nofotografēt pašam jau izteikšā. Tāpēc, ka pēc tam nepierādās. Nē, es teikšu tā, pārvirumus mēs nofotografēsim. Pustukšo būtu tā kā jums jānofotografē. Nē, bet īstenībā no prakses tas izskatās tā. Ja jūs teicāt, reiz nedēļā, piemēram, ir izvešana un vienu reizi ir pārbirums. Noteikti pienākums mūsu šoferim, darbiniekam nobildēt to pārbirumu. Jā, bet tie cilvēki, kas sazinās un administrē līgumus, viennozīmīgi pirms sazināties ar jums, arī iziet ar klientu. Iziet cauri periodiskumam. Kā jūs teicāt, ja tas ir vienreiz nedēļā, šis atkritums būs savāks un nekas nenotiks. Ja mēs redzēsim, ka katru ceturtdienu, es piemēram saku, ka katru ceturtdienu mēneša garumā tieši pie jums ir visu laiku kāds maisiņš, ja, tad mēs arī pie jums griezīsimies ar jautājumu. Kā jūs ziniet, mēs esam izvērtējuši mēneša griezumā, jums bija 4 izvešanas tajā un tajā laikā, un blakus katrai izvešanai mēs redzam, ka jums papildus jūsu apjomam ir vēl kaut kas. Tas nozīmē, vai nu mēs ar jums ierosinām un piedāvājam jums palielināt izvešanu skaitu, vai nu noregulēt ar konteineru tilpumu, jo acīm redzami jums tilpums nav pietiekošs. Bet varbūt to maisiņu noliek kā cits. Katru maisiņu. Kā viņi var zināt, cits vai to jau mēs nevaram. Viņi nevar zināt un nevar Bet šeit ir tāds, kā reiz tas gadījums, ka katrs mūsu gadījumu atbild par saviem saražotiem Tas nav tā īpaši nepatīkami. Tā ir 2 risinājumi, ko mēs piedāvājam. Vai nu atslēgas uz konteineriem un cilvēks seko savam īpašumam, vai nu pārvieto konteineru citā vietā. Labi, uzliek to atslēgu pie tā īpašumā. Ivara, ka to pasaku, vajag izmantot. Atkritumu kaut. Jā, bet tomēr katram ir jāatbild par savu īpašumu. Piekrītiet, ja jums ir privāta māja un pie jums kāds brauc un liek pie jūsu konta.
Nē, jā, bet es domāju, ka tas ir saiksim ar to, ka tas nav kā operatora pienākums pārliecināties, kurš viņu saražo. Mēs varam savākt un tā tālāk, bet iepriekš tā ir mājas vecākie domāt. Ja? Cilvēki, kas tur dzīvo, lai nepieļautu situāciju, ka tev rodās vienkārši pārbīrumi, lai kāds cits tev nes tos maisiņus. Ja? Tas arī ir. Un atkal pēc pieredzes arī lielākajās pilsētās noteikti tādas situācijas rodas. Īpaši, ja konteineri ir izvietoti pie magistrāliem ceļiem un tā tālāk. Jā, bet katru individuālo gadījumu, tad, kā Mārtiņš arī saka, runājam vai no ar mājas vecākiem, vai no ar mājas iedzīvotājiem, vai no ar pašvaldību un meklējam risinājumu, kur vai nu var pārvietot tos konteinerus, vai nu kaut kā savādāk ierobežot to piekļuvi pie tiem konteineriem. Piekrītiet, ja vienkārši mašīna brauc pa ceļu, pat ja nav konteiners un viņš nolem izmest savus atkritumus uz ceļa, tā diemžēl nav ne mūsu kompetence, ne jūsu kompetence ierobežot šo cilvēku un viņu ļaunprātīgu darbību. Tas, ko mēs varam no savas puses darīt, ierobežot piekļuvi konteineriem, lai necukotu apkārt. Tas, ka mēs tos atkritumus vāksim, mēs viņus vāksim un jūs informēsim, ka jā, viņi tur ir. Piemēram tā, jā. Es tā saprotu, ka mēs ejam tos līgumus slēdzam no dzīvokļa, ja? Jā. Ja dzīvoklī dzīvo pensionārs, viens. Otrā dzīvoklī dzīvo arī cilvēks viens, bet viņš ir strādājuši. Kā jūs izskatāt? Kas vairāk saražo atkritumu? Mēs nevaram uzskatīt, kurš saražo cik atkritumus. Mēs neesam noteicēji, kurš cilvēks cik saražos atkritumus. To nosaka likumdošanas kārtība, kādā veidā var piestādīt rēķins. Mazāk par 0,24 saprotu, līgumu noslēgt nevar. Nē. Atvainojiet. Tikko mēs bijām izrunājuši, un tā norma par 0,24 ir atcelta arī ar jūsu prasību, un mēs esam ierosinājuši pilnīgi Mēs paskaidrojām, kā mēs nonācām līdz 0,24, bet mēs viņu atcēlām. Ja? Tas ir tas, ko mēs gribam pateikt. Jūs tagad noslēgsiet līgumu no tā viena pensionāra. Būs viņš izdevīgs tam pensionāram? Kā? Pēc kaut kādas normas tomēr ir jāturās, vai ne? Vai mēs sākumā tagad, es pat nezinu, kā var tagad noslēgt līgumu. Jā, mēs noslēdzam līgumu, cik iznesīšu. Es jums varbūt saviem vārdiem pastāstīšu, kā mēs to redzam. Ja? Šobrīd tiek slēgti līgumi. Piemēram, mājā ir 4 dzīvokļi. Ja? Un 3 vai 2 no tiem noslēdz līgumu. Mūsu darbinieks, apskatoties, kā šajā konkrētajā mājā ir noslēgts, apskatās blakus māju. Apskatās vēl blakus māju. Bet viņš arī skatās, cik cilvēki dzīvo kādā dzīvoklī. Mums ir jāpiedāvā kaut kāds konteineru daudzums. Izvērtējam, kāds ir bijis. Mēs jau redzam, kādi konteineri šobrīd stāv pagalmā. Ja? Un tas izvedamais apjoms, kas ir pagalmā, viņš arī tiks sadalīts uz tiem 2 dzīvokļiem. Ja īstenībā mēs no jums uzzinām, vai no tā paša māju vecāka, vai no atbildīga no mājas, kā tur ir vēl 2 dzīvokļi, kas nav noslēguši līgumu, ja? Tad mēs arī sakam, vai nu mēs griežamies pie jums ar lūgumu ietekmēt tos iedzīvotājus, un, protams, paši pie viņiem arī griežamies. Ja viņi tomēr neslēdz, tad mēs piedāvājam likt atslēgas un tam vienam un otram dzīvoklim uztaisīt ierobežotu piekļuvi. Apjoms, kas ir uz konkrētu māju, vai uz 2, vai uz 3, ja tiek veidots koplaukums, piemēram, priekš šīm 2 vai 3 mājām, tiek sadalīts uz visiem, kas ir noslēguši līgumus dzīvokļiem. Es saprotu, ka man tagad ir izdevīgāk neslēgt to līgumu un paskatīties, kas notiek. Mērķtiecīgi pārkāpt likumu. Ir tāds jautājums, vai tam pensionāram ir kaut kāda atlaide? Mēs nevaram pastāvīgi piemērot vai šķirot pensionāru un nepensionāru. Atkal jautājums ir tāds, ja mēs saņēmam no jums saskaņotu informāciju izziņas veidā, ka šis cilvēks ir savādāk, teiksim, vērtējams no jūsu puses, un mums pašvaldība dod zaļo gaismu, tad šim cilvēkam mēs varam piemērot. Ja tas būtu kaut kāds normatīvs uz vienu cilvēku 0,1, jā, problēma tur nebūtu. Kā tā normatīvs iet no dzīvokļa, jā, tā. Tas nav tas, ko to nosaka, to nosaka likumdošana. Man izdevīgāk. Pakalpojuma sniedzējiem nav tiesību noteikt nekādu normu. Tīpaši piemērot. Tagad paņemt un ievest savā miskastē.
Saprotiet, mums nav tiesību noteikt nekādu normu. Ar to arī atšķirās iepirkuma prasība kā tāda. Latvijas likumdošana. Jūs tagad pateicat, ka jums nav tiesību. Mums nav tiesību noteikt normu. Bet jūs atkal skatāties vispirms pēc tā statistikas, ka ir 3 kubi gadā. Nē, mēs uz Dagdas arī pusotru. Nē, pagaidiet, jūs reiķinājāt uz Dagdu pusotru. Tas ir reiķinājāt pēc tam, kad te jau pacēlās cilvēki. Un kad sākam spriest, jo vispirms jums bija dzīvoklis, jūsu pierakstītāja līguma un viss. Tagad jau viņš ir izmainīts, jā. Bet atkal 3 kubikmetri gada, tas ir ļoti daudz. Tas ir pilsētā paņemta statistika vai laukos? Nē, tas ir paņemts vērā. Es teicu, 3 kubi ir vidējā statistika. Ņemot vērā reģionus, līdzīgos, kurās mēs operējam. Ja statistika ir par 50% mazāk, tas ir pusotrs kubs. Ja? Tāpēc tas tika piemērots uz tādiem reģioniem, kuri ir līdzīgi Dagdai, kurā mēs operējam. Ērgļi, Gulbenē, Višķu pagasts. Ja? Bet daudz dzīvokļu mājās jūs visur Višķi, Gulbeni, tur ņemat no iedzīvotāja vai no dzīvokļiem, tāpat, kad bija doma vispirms Dagdā. Nav dzīvokļi, ir iedzīvotāji. No, jā, kad es ar uzreiz Dagdā būtu tieši tādi paši nosacījumi. Līgums varbūt lasot to nepasaka, tāpēc mēs viņu pielabojām, bet mūsējā doma bija tieši tāda, kā mēs tādu skaidrojam. Tur nebija nekāda pārkāpuma tajā. Nē, pārkāpuma es jau nesaku, ka tur bija vai nebija. Tur vienīgais bija kā dzīvoklis, tāpēc jau pie mums tantiņas pacēlas, jo tikai viens cilvēks sarāžo 240. Saprotam, tāpēc es saku, bet ideja vienalga maksā par faktiskajiem izvestiem. Tieši tā, kā mēs paskaidrojam šo. Tāpēc, mēs vēlreiz atkārtojam, klīners jebkura gadījumā ir gatavs uz jebkādu diskusiju, kas ir likuma robežās. Norma, kā jūs noteicāt, tantiņas sacēlās un viņam likās, ka priekš dzīvokļa tas ir pārāk daudz, mēs nevaram jums pateikt, cik ir jūsu apjoms šobrīd. Mēs viņu regulēsim. Es varu pateikt, cik ir mans apjoms pēc iepriekšējā reizes. Tagad es skaitu, tas ir kaut kur 1,1 kubikmetrs, tas ir no cilvēka. Bet ļoti labi, jums arī jāzina jūsu apjoms. Jā, tieši arī dzīvokļiem un visiem pārējiem. Nē, es gribētu teikt, mums būtu uzreiz vieglāk uzstādīt, ja jūs, teiksim, dzīvojat daudz dzīvokļu mājā, katrs zina, cik ražo, jā? Tas ir jā, bet mēs jau vienalga pēc faktiskā, tas ir darbs ar katru mājas vecāko, lai saprastu, kur mēs nonākam, teiksim, jā, kāds konteiners ir jāuzstāda. Jā, mums nav interese veist pustukšus konteinerus arī ārā, jā, vienkārši uzstādīt lielāks konteiners pirmkārt maksā dārgāk, jā, lai mēs viņu pirktu, uzstādītu un tā tālāk. Jā. Mums ir jānonāk pie konsensusa. Tirgus Dagdas zonā. Jūs veicāt izpēti vispirms, cik bija nodots iepriekšējos gados? Redziet, ir viena ļoti, protams, bet ir ļoti liela un svarīga lieta, kas pēc būtības to visu maina. Sistēma, pēc kuras strādā iepriekšējais operators, ar masveida tā saucamajiem koplietošanas konteineriem un tā tālāk, ir pilnīgi atšķirība no tā, kas bija noteikts iepirkumā un uz kuriem nosacījumiem startēja arī iepriekšējais operators, mēs un tā tālāk. Nevar salīdzināt to, kas ir šobrīd vai bija līdz šim, ar to, kādi ir nosacījumi un noteikumi ir šobrīd. Tāpēc arī jums ir jāpaņem tas faktors, ka pēc iepirkuma komisijas, kurā mēs iesniedzām, bija 3 piedāvājumi iesniegt. Mūsējā cena atšķīrās tomēr, jā, no otrās vietas ieguvēja, jā, tāpēc ir jāpaskatās uz to, kad ja nākt otrās vietas ieguvējs, kurš ir iepriekšējais operators, jā, tā cena arī atšķirtos. Tas ir tas, kas ir jāsaprot arī iedzīvotājiem. Jā. Mēs grūti spriest būtu tā vai nebūtu. Jā, bet drīzāk jau viņa izmainītu tā cena. Bet tā arī iepirkumā izvešanas biežums. Teiksim, varbūt tie, kuri strādāja līdz šim, teiksim, viņi biežāk lieta. Nekā jūs norādāt, kā. Neviens nesaka, ka mēs nevedīsim. Cik jūs gribat, tik mēs vedīsim. Bet tas jau parāds samaksā. Bet tas ir loģiski, cik reizes jūs pasūtat, tik reizes mēs atbraucam. Piedāvājums tiek rēķināts uz noteiktiem skaitiem, ja, kas ir balstīts uz saistošiem noteikumiem. Mēs nevaram braukt. Balstās pilnīgi uz vienādiem nosacījumiem. Mazāk nekā noteikti saistošos noteikumus. Braukt biežāk mēs varam. Bet ja jūs atsaucaties uz saistošiem noteikumiem, uz likumdošanu, vai tad jūs tad runājat tā, tas nav pareizi, kā līgums ar dzīvokli? Nevis ar pēc iedzīvotāja skaita, pēc tilpuma. Dzīvokļu īpašnieku. Ne par īpašnieku nebija runa. Bija runa par dzīvokli. Neskatoties uz cilvēku skaitu. Mēs jau to pamainījām. To normu izdarījām. Tas ir kolēģis atbild.
tas vilciens aizgāja jau. Līguma paraugus jau ir atsūtīti no cilvēka ņems. Ko jūs tagad darīsiet ar tiem līgumiem, kurus jūs parakstījāt? Pārslēgsim uz jaunām saskaņām. Protams, pārslēgsim. Visi līgumi tiks Lai pārslēgtu, teiksim. Kur ir uzrakstījuši jau, teiksim. Iet runa, kā tika mainīti līgumi, kas sākumā bija saskaņoti ar pašvaldību, ar daudz dzīvokļu mājām. Ar tiem iedzīvotājiem mēs sazināsimies un pārslēgsim līgumus atbilstoši jaunai formai, par kuru mēs pārslēgsim. Mēs paši pārslēgsim ar iedzīvotājiem. Iesniegums nav vajadzīgs. Ir rakstījis to līgumu, tad pārslēgs ar katru. Tātad, jāskatās situācija. Ja mājas vecākais ir pilnvarots dzīvokļu vārdā, tad noteikti mēs sazināsimies arī ar mājas vecāko un izrunāsim ar viņu šo situāciju un pārslēgsim atkal ar viņu. Jautājums, kurš ir paraksts tiesīgs? Mums vieglākais veids, protams, ir darboties tikai ar mājas vecāku. Būtu viens līgums uz visu māju, tas ir pats elementāri. Mums ir noslēgts ar mājas vecāko. Mājas rēķinus sūtīsiet. Mājas vecākam? Jā. Nē. Ideālā kārtībā būtu, ja jums daudzdzīvokļu mājai būtu kopsapulces rezultātā izvēlēta persona, apsaimniekoties, jeb viena persona, kas pārstāv visu iedzīvotāju intereses. Tad līgums būtu noslēgts ar visu māju, un jau tā mājas vecākā pienākums būtu sadalīt to rēķinu patstāvīgi starp dzīvokļiem. Mēs jau nākam pretī un slēdzam ar katru individuāli, saglabājot nosacījumu, ka konteiners un izvedamais apjoms būs koplietošanas. Lai izvairītos no situācijas, ka katram dzīvoklim ir savs maziņš konteiners pagalmā, kurš viņus slēp, pēc tam iztum, un mūsu šoferim ir jāsaprot, vai tas ir no 3. vai no 5. dzīvokļa konteiners. Lai nebūtu tāda situācija, tiek piedāvāts risinājums, ka katrs slēdz līgumu individuāli uz savu dzīvokli, bet konteiners ir koplietošanas. Un atkarībā no tā, cik viena māja, vai 2 apvienotas mājas, vai 3 atkarībā no geogrāfiskā stāvokļa, no pagalma, jeb no pašu cilvēku iniciatīvas, kur labāk to novietot un uz kuru, teiksim, to segmentu sadalīt, no tā būs arī atkarīgs, cik katram individuāli būs rēķins, rūpīgi sakot, cik izvedīsim, uz tik arī sadalīsim. Ideālā veidā būtu, protams, viens līgums. Nākam pretīm katram iedzīvotājiem un slēdzam ar katru individuāli. Bet te ir jāsaprot, ka tieši dzīvokļu kontekstā ir, jo vairāk dzīvokļu mājā noslēdz, jo sanāk, ka izdevīgāk un lētāk ir katram individuālam dzīvoklim. Vai ir vēl kādi jautājumi? Teiksim, ka individuālai mājai ir viens konteiners, neliels. Daudz dzīvokļu ir liels vai vairāk? Atkarībā no tā, cik cilvēku lielajā mājā ir noslēguši līgumu. Ja, piemēram, lielajā mājā ir 6 dzīvokļi, bet neviens nav noslēdzis līgumu, nekāda konteinera tur nebūs. Un, ja, teiksim, ir kā pilsētā, kaut kāds ciematiņš, teiksim, atsevišķas vai vairākas mājas individuālas blakus, vai viņi var vienu lielo konteineru? Privāta mājas vienoties nevar. Katra privāta māja. Daudzdzīvokļu māja var. Privāta māja, katrs īpašums slēdz savu individuālu teritoriju. Koplietošanas teritorija var būt daudzdzīvokļu māja. Protams. Tas, ka ir dažas privātas mājas, viņi nevar apvienoties koplaukumā nevar. Katrs īpašums, katra māja slēdz savu individuālu līgumu. Kurās vietās tad tie, teiksim, lielie konteineri stāv, teiksim, jo viņi bieži stāv, skatos, kā uz braucamās daļas, uz ielas. Tieši tādēļ mēs arī atbildam, ka šī sistēma, kas tiek šeit ir situācija ļoti savdabīga no kopējas pieņemtas prakses. Privātiem īpašumiem koplietošanas konteineru nav. Tie, kas stāv uz ielas, kā jūs sakat, par viņiem nenes atbildību neviens no lietotājiem. Es nezinu, kas šobrīd... Noteikts operators noteikti. Tas jautājums noteikti ne pie mums. Ja stāv konteiners, kuru lieto 3, 5, 7 kaut kādi lietotāji un nodrošina konteineru kaut kur pa vidu, vai es nezinu, kā jums to aprakstīt, atbildības nav ne pie viena. Šajā gadījumā gan pašvaldība, gan mēs izpildam likuma prasību, ka katrs atbild par saviem saražotiem atkritumiem, kam tiek nodots lietošana konteiners, ar kura starpniecību mēs arī iztukšojam un veicam to pakalpojumu atkritumu apsaimniekošanā.
Jums ir līgums, jūs iztumat savu konteineru, mēs no jums savācam jūsu atkritumus. Par daudz dzīvokļu konteineru? Daudz dzīvokļu konteineri, kā mēs tikko skaidrojām. Tur ir darbs ar mājas vecāku un ar iedzīvotiem, kaut vai ar katru individuāli, vai vecākiem, atkarībā, kā ir vēlme katrai mājai. Un kā mēs sakam, sākot ar pirmdienu, mums būs cilvēki, kas strādās tieši ar māju vecākiem un daudz dzīvokļu mājām, lai atrisinātu ideālu variantu katrai konkrētai mājai, vai 2 vai 3, jo es pieļauju, ka ir mājas, kur ir 1 konteiners uz 2 mājām. Piemēram, es nevaru apgalvot. Ir kur 2 konteineri uz 1 māju, vienalga. Bet tā, cik iedzīvotāji konkrētajā mājā pieteiks, un viņi teiks, ka viņam vajadzīgs, piemēram, kubīgs konteiners, labi, tad mēs vedīsim atbilstoši saistošiem noteikumiem kubīgo konteineru reizi nedēļā, un mēnesī mēs izvedīsim tos 4,4 kubus, un to visu apjomu sadalīsim uz šo konkrētu māju. Ja būs skaidrs un māju vecākiem un tiem iedzīvotājiem, ka tas ir, piemēram, pārāk daudz, vai viņi nesaražo tik daudz, tad tas var būt nevis kubīgais konteiners, bet tas var būt 0,6, 0,24, 0,14. Mēs nezinām, cik jums, jeb tam iedzīvotājiem, to atkritumu vajag. Cik viņš iesaka, tik mēs vedīsim. Gadījumā, ja mēs 3. nedēļā redzam, ka tur ir kalni, mēs bildējam, ejam pie tā pašā mājos vecāku un sakam, mums šķiet, ka jūs tomēr esat izvēlējušies pārāk mazu izvešanas intensitāti, jeb konteineru. Ja, un šo jautājumu ir jārisina. Mājas vecākais saka, ka tie nav mūsu atkritumi, kuri tur nolikti. Tad mums kopā ir jārisina. Vai nu mēs taisam slēdzamus konteinerus, vai nu pārvietojam citā vietā, lai šo objektu garam braucošos mašīnas nebūtu kārdinājums, mēs tieši tur. Bet kas novāks tos, kuri tur jau ir? 1. mēnesī mēs noteikti divreiz atbildējām uz to jautājumu. Mēs redzējām, tajos video kronikā, ka tur ir, tādi atkritumi, kas viņus tur izvāc? Tieši līdzvērtīga situācijā. Daugavpils kontekstā tas pats, ja atkritumu valdītājs nevēlās nodrošināt saražotu atkritumu savākšanu un uzskata, ka tie atkritumi nav viņi, arī Daugavpils pilsētā ir ļoti daudz objekti, kur sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem šī jautājumi tika atrisināti. Ļoti daudz vietu, kur bijuši pierasti konteineru laukumi, šobrīd ir autostāvvieta, jo katrs no apsaimniekotājiem savu konteineru aizvilcis pie sevīm un uzskata, ka viņam ir jāmaksā tikai par sevi. Un šis jautājums ir risināms. Galvenais šeit ir nevar pārlikt. Es nevaru apgalvot, ka jums jāstāv blakus vai mums jāstāv blakus tam konteineram un jāčiko, lai cilvēki nemet iekšā. Bet kāpēc? Mums katram ir jāseko, lai tie atkritumi nenonāk, ja viņi jums nepieder. Neviens taču nebrauc uz jūsu privāto teritoriju ar savām darīšanām un nemet jums teritorijā. Tas nozīmē, ka ir jāierobežo piekļuva tiem konteineriem, lai cilvēkiem nebūtu vēlme to darīt. Просто man vajag šo 2 reizes mēnesi būt. Raitis proša lopustu. Mājasemniecībā individuāli māja dzīvo viens cilvēks, viņiem 140 ir pārāk daudz mūsu novadājā, jo jūs teicāt, ka paši kā 300 kg vidējā statistika, pat nedaudz virs 300 kg, jā, bet tie nav 3 kubikā, jūs teicāt, tie ir 2 kubikā, jā, bet pēc jūs normas pārvērtina, jā, un tad jūs sanāk šeit ir 140 litri mēnesī, tas ir 1,56 kubikā, jā, tātad mums nedaudz zemās vidējās normas. Tas nav nedaudz, tas ir uz pusi mazāk nekā vidēji valsts. Jo 300 kg nav 3 kubi, taču tie ir 2 kubi. Jums ir pārēķina norma 140 kg. Kā es jums teicu, ka mums pārēķina norma ir 140 kg? Iepirkumā. Nē, tādā ziņā, es atvainojos, pārteicos varbūt nepareizi. Faktisks. Un ko darīt, ka tieši vai nepastāv tomēr kaut kāds mazāk filmuma konteiners, un tieši tiem cilvēkiem, kuri nesaražo. Tieši individuālā. Pirmais jautājums, tas bija, man liekas, uz kur mēs atbildējām, jā. Atkartošos, jā. Pirmais jautājums, kas bija uzdots. Ja pašvaldība uzskata, ka tas vientuļš iedzīvotājs un viņam tiek piemērots kaut kāds izņēmuma kārtas nosacījums, mēs nākam pretī. Pretējā gadījumā mēs esam izvērtējuši vidēju normu, kas ir ap 3 kubikmetriem gadā, izdalījuši viņu uz
nobīdi uz Dagdas novadu, ka patiešām iespējams pie līdzīgas situācijas līdzīgos novados atkritumu apjoms ir mazāks. Līdz ar ko arī bija izvēlēts maksimāli mazākais atkritumu konteiners. Tas viss ir skaidrs. Jā, labi, pašlaik bija iedojums izziņu, ka tur vienkārši trūcīgs cilvēks dzīvo vai es nezinu, vai tikai vienkārši cilvēks. Viņa nav izdarījusi. Tad liksiet, vai ko jūs viņiem liksiet, tad vienīgiem cilvēkiem. Šajā gadījumā vai nu mēs... Jūs atkritumus izvedīsiet reizi mēnesī, jā, bet viņiem nebūs 140. Nevar kaut kāda iespēja tomēr tiem vienīgiem cilvēkiem kaut kā to samazināt uz 140 litrus. Mēs patstāvīgi nevaram izvēlēties nosacījumu. Ja būs izziņo no pašvaldības, mēs konkrēti vienosimies ar pašvaldību, kādā procesā mēs taisam vai nu atlaidi, vai nu kaut kādu citu pieeju konkrētai kategorijai, grupai pēc pašvaldības. Nu, saprotiet, mēs nevaram patstāvīgi izlemt, kā... Mēs kā operators patstāvīgi nevaram izvēlēties kādai iedzīvotāju grupai piešķirt atlaides vai nepiešķirt atlaides. Ja? Tas noteikti ne iepirkumā, ne saistošajos nav paredzēts. Šeit ir mūsu brīvā grība kā operatoram, kā komersantam. Mēs izrunāsim ar pašvaldību un redzēsim, cik daudz tādu pieteikumu ir un kādu risinājumu var piemērot. Es nevaru jums šobrīd apsolīt, ka viņiem būs atlaide vai viņiem nebūs atlaide. Viennozīmīgi mēs saprotam, ka šis jautājums ir aktuāls, tad viņu ir jārisina. Viss, kas ir likuma robežās, mēs uz to arī iesim. Es piekrītu, ka tas ir normāli tiem, kas, teiksim, dzīvo vairāk nekā viens, tas ir ļoti laba norma, teiksim, bet tiem, kas tieši viens, tie, kas dzīvo divas, Daudziem. Nu, tad jārod risinājums. Mums ir jāsēž pie galda, jāatrod risinājums. Taču nav jau uzstādījums vienkārši iekasēt naudu no tā viens, protams. Ieviesīsim maisu sistēmu. Saistošos jau taisās mainīt. Vai? Saprotiet, tas, ko operators līdz šīm... Bet tas atkal ir patvaļīgi piemērota norma, kas, es negribu kritizēt iepriekšējo operatoru vai viņa darbību. Ja? Kā es teicu, tas, kas notika līdz noteiktam iepirkumam, ir viens stāsts. Kas ir noticies pēc iepirkumā, kura operators arī esošais ir piedalījies, ir pavisam kas cits. Arī esošais operators ir piedalījies šajā iepirkumā un ir iesniedzis savu cenu piedāvājumu. Bet operators ir piedalījies ar savu cenu piedāvājumu. Operators ir piedalījies esošajā iepirkumā. Viņš ir piedāvājis, zinot visus nosacījumus labāk nekā mēs, strādājot šajā pašvaldībā, ir piedāvājis augstāko tarifu. Dīvaini. Cleaners spēja piedāvāt konkurētspējīgu tarifu tikai pateicoties savai pieredzei un apjomam, izmēram un zināšanām. Es varēju manipulēt ar cipariem, tonnas kubi, un tāpēc tas arī tas notiktu. Ja būtu izvēlēts viens kritērijs tonnas, piemēram, jūs nevarētu, tad iespējams, kad manipulēt tas. Nu jā, un tāpēc šos, kad varēja manipulēt. Jūs gribat teikt, ka cenas atšķirība varbūt 30 vai 35%. Kā reiz otrādi, ja būtu noteikts viens kritērijs, manipulācija būtu iespējama. Nebūtu iespējams. Nu, diemžēl nē. Pie nosacījumiem, ka ir divi kritēriji, manipulācija kā reiz nav iespējama. Nu, šoreiz notika tā manipulācija tā. Nekādas manipulācijas šobrīd nenotika. Nu, kā tas var? Jo nav kritērija. Cik tas... Ja būtu viens kritērijs, tādā ziņā operators, jebkurš operators, tas noslēpums, spētu interpretēt kuba svaru un uzskatīt, ka atkritumi ir vieglāki vai smagāki. Jūsu gadījumā, kad ir noteikts gan svars, gan cena par tonu, gan cena par svaru, jūs arī paši atbildējat uz jautājumu, ka bija jāuzrāda arī pārreikina koeficients, kas bija jāuzrāda pilnīgi visiem pretendentiem. Tas nozīmē, ka jums bija zināma gan pretendentu cenas, gan mūsu cenas, gan pārreikina koeficienti. Jūs būtu norādītu tonnas. Variantu tas nebūtu. Pārreikins bija koeficients. Es atvainojos, ja ir norādīts koeficients, var pārreikināt kubus uz tonām, ja, un viņš bija norādīts. Ja, es varētu arī piedalīties konkursā, pierādīt, ka tajā kubā ir 5 kg, un es to konkursu vinnētu. Tā manipulācija. Jūs uzrādījāt 165 kg. Tas bija iepirkumu IUB,
Tieši tā. Bet iepirkuma uzraudzības... Tas iepirkums ir diezgan apšaubāms. Bet viņš jau, kā pareizi saka, viņš bija iepirkuma uzraudzības birojas jau izskatīt cauri. Tā kā, jūs apšaubāt visus lēmumus. Nē, viņi apšaubīja to piedāvāto mūsu, viņš to neizvērtē, jo viņš risināja to, kas bija piedāvāts. Ja būtu mūsu tas piedāvātais iepirkums būtu perfekts, jūs nebūtu uzvarējuši šeit. Bet tā kā bija iespēja manipulācija, nestāv pieņemu tā skatu. Es domāju, ka visi domas deputāti, tostarp arī iepirkuma komisija vadījās pēc principa, pēc saimniecības izdevīgākā principa priekš saviem iedzīvotājiem. Tas, ka Cleaners piedāvā konkurēt spējīgāko cenas piedāvājumu, nozīmē to, ka mēs esam gatavi uzņemties atbildību un apkalpot reģionu un pašvaldību uz noteiktiem nosacījumiem, kas bija vienlīdzīgi visiem pretendentiem. Jautājums, ja mēs netiksim galā vai būs pārmetumi par sniegto pakalpojumu, ja mēs esam, kā jūs sakat, kaut ko sareikinājuši ne tā vai savādāk, mēs arī neuzņemtos šo atbildību strādāt par tādu tarifu. Šajā gadījumā, diemžēl, jūsu iebildums nav vietā, jo mēs esam gatavi sniegt par šo pakalpojumu, par šo cenu konkrētu pakalpojumu. Es vienkārši griezos pie jūsu konkurentiem, kas strādā tur Rīgā, tur ar lieliem, tur daudziem miljoniem apgrozījumiem, es viņiem norādīju to, kur tas... Nē, nevis ar jums tur skatījāt. Un viņi to man sniedza konsultācijas, viņam prasīju to rakstisku atzinumu, vēl tas vēl nav atnācis. Bet viennozīmīgi tas nolikums bija, kad izstrādāts neprofesionālus un deva iespējas, kad manipulācija. Cilvēks noslēdz ar jums līgumu, un pēc tam tur pēc mēnešiem 2 viņš saprot, ka kaut kas viņam neiet. Viņš taču var ar jums laust to līgumu. Kādas problēmas? Mēs vēl neesam pamēģinājuši. Mēs sakām, kāda viņas ir. Klients var lauzt līgumu, viņš lauž līgumu, un mēs griežamies pie jums ar, ja jums pašvaldībā būtu pašvaldības policija, mēs grieztos uz pašvaldības policiju ar informāciju, ka konkrētai personai ir lauzusi līgumu un nekas nenotiek. Ja? Šajā gadījumā mēs esam atrunājuši procedūru, ka es saprotu, ka no pašvaldības būs inženieris, jūs teicāt, cilvēks ar vides inženieris, pie kā mēs tāpat pēc noteiktas procedūras griezīsimies un informēsim, ka ir noteiktas personas, kas vai A neslēdz līgumu, B neievaro līguma nosacījumus, vai C lauž līgumus un netaisās viņus pārslēgt. Rūpīgi sakot, mēs par to jūs informēsim, jo mēs neesam soda instance, mēs nevaram viņus nesodīt, ne ķert, neko ar viņiem darīt. Mēs arī paši gribam, lai visi cilvēki principā noslēgtu tos līgumus, tāpēc, ka tas būtu mazāka summa uz katru iedzīvotāju. Bet tas ir tas, ko mēs sakām. Pamat problēma, ka vienmēr pastāv cilvēku kategorija, kas uzskata, ka uz viņiem līgums neatiecās un ka viņam līgums nav jāslēdz vai viņam jāslēdz līgums uz kaut kādu mazāku apjomu un tā tālāk, un viņš faktiski dzīvo uz citu cilvēku rēķinu. Jo mēs visi labi saprotam, ka visiem cilvēkiem atkritumi rodas vairāk vai mazāk. Jautājums, kur atvainojas šis cilvēks pēc tam tos atkritumus iebāž, vai noliek pie, kā jūs sakat, pie cita konteinera, un tad rodas problēma, tas izskatās šausmīgi, tur ir atkritumi, bet jebkura gadījumā man ir, atvainojiet, man ir baigi lielas aizdomas, ka pie jums brauc no Vitebskas un met šeit atkritumus. Lielāks jautājums, cik plaši un patiešām cik apzinīgi ir sabiedrības daļa, kas nemēģina dzīvot uz citu rēķinu. Labi, tas ir noslēgts līgums, un ja lauž, tad jūs griežaties, kā viņš ir... Jā, lauž neatgrieziniski. Mēs uzdodam jautājumu, kāds ir sakars, jo mēdz būt, atvainojas, cilvēki mirst. Cilvēki brauc prom, pamet īpašumus un tā tālāk. Notiek dažādi. Ja līgums tiek lausts kaut kādu noteiktu iemeslu dēļ, kas ir likumsakarīgs, protams, mums nav iemesla griezties, bet mums šī informācija jāpārbauda. Un ja līgums nav lausts, bet vienkārši nav līdz šim noslēgts, tāpēc iestrādāt cilvēku. Tas ir jau pašvaldības atbildība. Jā, tā ir pašvaldības atbildība. Pirmā krīze būs informācija, kas ir noslēguši. To otro sarakstu uztaisīt, kas nav noslēguši. Kas saka, dela tehnika, jā? Kas viņu tad taisīs to sarakstu? Un kāda būs darbība ar tiem, kuri līdz šiem nav noslēguši? Darbība ir pēc administratīvā likuma, ko pielieto mūsu Krāslava. Mēs kā pielietojam? Mēs ar dotu momentu vēl nepielietojam. Tas nozīmē kāpēc.
Aivar, tu padomā, ko tu prasi no manis tagad. Vairāk nekādu nav jautājumu. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Pirms pārstāvjiem vienā, tad paldies, jo tiešām ļoti izsmeloši bija šīs atbildes, un es domāju, ka arī daudziem radās arī priekšstats, ka šeit gan iepirkuma komisija bija darbojusies attiecīgi likumdošanai, kā es arī iesāku šo finanšu komitejas sēdi, gan arī vadoties pēc piedāvātiem piedāvājumiem, un šeit bija izvēlēts šis lētākais iepirkums, tā kā līdz ar to es domāju, ka mēs visus noteikumus esam izpildījuši. Tā kā paldies visiem! Paldies visiem!